visi, kam slāpes, katrs, kas svārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumes plūst, bēdas un sāpes, tiek aizskalotas, žēlastība, un sirds saucam mēs, visi, kam slāpes, katrs, kas svārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumes plūst, bēdas un sāpes, tiek aizskalotas, žēlastība, no sirds saucam mēs, nāc Ješua, nāc Ješua, mans svētais gars, mans svētais gars, kam slāpes, katrs, kas svārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumes plūst, lai bēdas un sāpes, tiek aizskalotas, ir žēlastība, no sirds saucam mēs, nāc Ješua, nāc Ješua, mans svētais gars, mans svētais gars, no sirds saucam mēs, no sirds saucam mēs, no sirds saucam mēs, nāc Ješua, nāc Ješua, nāc Ješua, nāc Ješua, mans svētais gars, mans svētais gars, mans svētais gars, mans svētais gars, visi, kam slāpes, visi, kam slāpes, katrs, kas svārš, pie avota nācija, kur dzīvības traumes plūst, lai bēdas un sāpes, tiek aizskalotas,
Mans Ješuva nāc. Mans Ješuva nāc. Nāc svētais gars. Nāc svētais gars. Halleluja, slavu Tev pateicību. Mēs slavējam Tev pateicamies par Tavu svēto garu. Slavu Tev pateicību. Mēs lūdzam, lai Tavs svētais gars kā varens vējš, kā uguns liesma nonāk par šo vietu, lai tā nonāk par mūsu dzīvēm, lai tā nonāk par mūsu dzīvēm. Tā kā varens vējš, ja mēs sajūtam spēku, lai mēs esam gatavi to saņemt, mēs esam gatavi to saņemt. Jo tas nav spēks, kas izlējās tikai vasaras svētku dienā, kad mācekļi to saņēma, bet tas ir arī spēks. Viņš ir tikpat spēcīgs arī šodien, kāds viņš bija tad. Viņš ir tikpat spēcīgs un viņš būs vēl spēcīgāks arī turpmāk. Slavu Tev pateicību, mums, slavu Tev pateicību. Tā kā varens vējš, tā kā uguns liesma, tā kā ūdens straume būs Tavs svēts. No jūras dziļumiem līdz debesīm sniedz Tava mīlestībā. Tā kā varens vējš, tā kā varens vējš,
dziedāt šo dziesmu. Šī ir viena no manām mīļākajām pielūgsmes dziesmām. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Es Tev pateicos, ka mēs varam savus dzīves un savus dvēseles, savus sirds izliet Tev šajā dziesmā, mīļais kungs, un caur to teikt un paust, cik mums esi vajadzīgs, cik mēs esam atkarīgi no Tevis un cik ļoti mēs ilgojamies pēc Tevis, mīļais kungs. Ne pēc Tavas spēka, bet pēc Tevis, mīļais kungs. Paldies Tev! Es Tev pateicos. Es Tev pateicos, mīļais kungs, par Tavu mīlestību, ko Tu mums esi parādījis caur savu dēlu. Paldies Tev, mīļais kungs. Mēs Tev pateicamies. Mīļais debes Tēti, mūsu sirds pieder Tev, mēs piederam Tev. Šeit mēs esam un stāvam Tavā priekšā. Vēlreiz un vēlreiz veldoties Tev. Kungs, un mana lūgšana, lai mūsu veltīšanās nav tikai vārdu, bet lai tās ir mūsu sirds, mīļais kungs. Lai mēs patieši spējam atdoties Tev pilnībā, nodoties Tavās rokās, iekrist Tavās rokās, baudīt Tavu klātbūtni, baudīt Tavu tūmu, dzirdēt Tavus sirds pulsus. Tieši tāpat kā apstults Jānis, viņa galva atradās uz Jēzus krūts un dzirdēja Jēzus sirds pulsus. Tā arī, kungs, mēs gribam dzirdēt Tavus sirds pulsus. Mēs gribam būt tik tuvu Tev, lai mēs dzirdētu Tavus sirds pulsus, mīļais kungs. Mēs, kas bijām tālu, tagad caur Jēzus Kristus, šo Mesijas asinīm, esam Tev kļuvuši tuvi. Kungs, pateicos par Tavu dēlu upuri, pateicos, mīļais kungs, par šo brīnumu, ko Tu esi dāvājis mums, lai mēs dzīvotu. Lai mēs ne tikai dzīvotu, bet lai mums būtu spēks. Spēks iziet cauri visiem pārbaudījumiem, visam dzīves grūtībām. Un kopā ar Tevi būt Tevis valstībā. Paldies Tev, Tēvs. Paldies Tev, Tēvs. Tev visu slavu, Tev visu gods, caur Tavu dēlu, Jēzu Kristu šo Mesiju. Amen. Paldies slavētājiem. Paldies, draudze. Paldies, ka kopā varējām slavēt un pielūgt izlapūt Dieva namā, kad ir svēto sapulci, īpaši, kad ir svētku sapulci. Un šodien mums ir svētku sapulci. Sēžties tā kunga saldējā klātbūtnē. Šodien mums ir svētku sapulci un mēs svinam, jeb atzīmējam vasaras svētkus, un tā ir iekritis, tā šie datumi ir, kā saka, iekrituši šogad, kad mūsu dievkalpojums ir tieši Šavot dienā, jeb vasaras svētku dienā. Un, kas nezina, tad atgādina, ka šodien vakarā, pēc Dievu kalendāra, šodien vakarā sāks vasaras svētki, jeb Šavotu svētki. Īsumā par šo dienu. Tā ir īpaša diena, viņa nav nejauši izvēlēta diena. Mēs zinām, ka no tās dienas, kad tiek svinēta pirmā kūlīša svētki, jāpaiet ir 50 dienām, jeb 49 dienām, un 50. dienā tiek svinēti vasaras svētki, jeb Šavotu svētki. Interesanti, ka viņi nosauc par vasaras svētkiem. Mēs jau šodien pirms dievkalpojuma runājam, tas varētu būt tāpēc, ka tas notiek vasarā. Bet, ja mēs skatāmies, es vakar vispār īpaši pētīju, teiksim tā, agronomisko kalendāru pētīju un salīdzināju viņu ar Dievu kalendāru. Un es nonācu pie slēdziena, kad, lai gan bieži vien ir tā, kad vasaras svētkus uzskata par svētkiem, kad ir kvieši nobrieduši un ir kviešu maize no smalkiem miltiem, kad ir jācep un jāpienes tam kungam, bet es vakar nonācu pie secinājuma, kad šajā laikā, un arī tā ir rakstīts ir manā bībelē, kad mieži nogatavojas.
Jo miežiem ir nepieciešams aptuveni 60 dienas, aptuveni atkarīgs no laikapstākļiem, no tā, kādā reģionā šī labība ir iesēta, vai tā, piemēram, ir tuvi austrumu Izraels, kur ir silts un pavasars ir arī mitas, vai tā varbūt ir Latvija, kur nav tik silts, un kur bieži vien pavasaros ir salnas un siltums parādās tikai tagad, kā šogad pēdējās māja dienās. Un līdz ar to miežu šis ienākšanās laiks no tā brīža, kad viņi ir iesēti, ir 60 dienas aptuveni orientējoši. Tā kā Izrēlā tas varētu būt 50 dienas, un, kā es jau teicu, šos te svētkus, kas ir Šavotu svētki, atdala no pirmā kūlīša svētkiem, kas ir Pesach svētku nedēļas sākumā, atdala 50 dienas. Jeb 49 un 50. dienā ir vasaras svētki, jeb Šavotu svētki. Un pa šo laiku ienākās mieži un ir miežu raža. Savukārt kvieši izrādās, ka kviešiem ir vajadzīgs daudz ilgāks laiks, kaut kur līdz 3 mēnešiem aptuveni. Un tas nozīmē, ka kviešu ienākšanās laiks varētu būt, ja arī ir, tie ir rudens svētki, tas ir septembris. Tā kā kviešiem ir jāienākās septembrī. Un tie atkal ir nākošie tā kunga svētki, kas ir Tauru svētki, un salīdzināšanas diena un būdiņu svētki, ja mēs tā skatāmies pa svētkiem. Un mēģinām kaut kā salīdzināt ar ražas nogatavošanās periodiem. Pirmais kūlītis, ja mēs runājam par pirmā kūlīša svētkiem, ja pirmais kūlītis, nopļautais kūlītis, tas ir Jēzus Kristus Ješua, kurš ir nopļauts un augšām cēlēs. Tāpēc viņš arī tiek līgots. Mums rakstīts līgots, pareizi ir pienests, paaugstināts, pamests Dievu priekšā. Tas ir pirmais kūlītis, un tas notiek tūlīt pēc Pesach, jeb mēs ļoti labi zinām, Pesachs latvieši ir nosaukuši pa lieldienām, tad lieldienās svin Jēzus Kristus nāvi. Savukārt pirmā kūlīša svētki, tie ir Jēzus Kristus augšām celšanās svētki. Un šeit ir tāda, ja tā mēs skatāmies, tradicionālajā baznīcā ir tāda, sajukums, viņi it kā lieldienās, jeb Pesach svētkos svin augšām celšanās. Augšām celšanās ir pirmā kūlīša svētki, jeb neraudzētās maijas svētku nedēļas ietvaros, ir pirmā kūlīša svētki. Un no pirmā kūlīša svētkiem ir jāatskaita 49 dienas, jeb 7 šabati, tā ir rakstīts, 7 nedēļas, 7 šabati, un pēc tam 50. dienā ir atkal svētki, un tie ir kviešu ražas svētki, ir ienākušies kvieši. Un, ja mēs skatāmies atkal līdzībās, tad līdzībās katrs šis nopļautais kūlīts, tie varētu būt mēs, tie esam mēs, un tā arī varētu būt draudz. Tā varētu būt draudz. Jeb arī vēl viena līdzība, kad kūlītis sastāv no daudz graudiem, ja mēs precīzi kaut kādās detaļās iegrandējamies, tad tur ir aptuveni 3,6 kg graudu, tiek iegūt no viena kūlīta. Viens kūlītis, tas ir viens vēziens, viens sirpja, jeb izkapts vēziens, un šajā vēzienā iegūst tik daudz labības. Un šie labības graudiņi tie esam mēs, tātad draudze. Un tā rodas draudzes, ja tā tiek ievākta Dieva raža. Un vasaras svētki, Šavotu svētki, tie ir atkal ražas svētki, tāpēc, kad mēs varam lasīt svētajos rakstos, kad šajā dienā, tā ir 50. diena, vēlreiz, kāpēc vajadzēja 50 dienas, lai ienāktos kvieši, lai paspētu nobriest kvieši. Un mēs esam šie kviešu graudiņu līdzībās. Un, kad mēs lasām apustuļu darbu 2. nodaļā par visiem šiem cilvēkiem, kas tika piepulcināti draudzē pirmajā dienā, tad tā ir šī 50. diena, pēc tam, kad tika saņemts svētais gars, nonāca svētais gars, Pēters sludina visiem, visi saprot, kas ir noticis,
kas ir noticis, ja, un nožēlo vīri, ja, nožēlo, kas ir atnākuši no dažādiem zemes nostūriem, ja, atnākuši pienest savu upuļu, nožēlo savus grēkus, ja, un viņi tiek piepulcināti draudzē. Pirmajā dienā pēc svētā gara izliešanās. Lūk, svētais gars tiek izliets tāpēc, lai cilvēki spētu pievienoties draudzē. Rakstīts ir, ka svētais gars piepulcināja glābjamos katru dienu draudzē. Svētais gars piepulcināja. Cilvēks nespēja neko bez svētā gara izdarīt. Cilvēks nespēja bez Dieva vispār neko izdarīt. Mēs varam runāt, mēs varam sludināt un tā tālāk. Mēs varam mēģināt pat kaut kādus uzbūrt, kaut kādus brīnumus, ja? Un bieži vien ir tā, ka par ko man ir, žēl, ka tā ir, kad lielie evaņģēlisti, ja? Viņi, šie brīnumi nenotiek un viņus, noorganizē brīnumus, ja? Tur tiek norganizēti gan invalīdi, kas ceļās augšā un tā tālāk, un man par to ir liels kauns, ka nevis reāli Dievs kaut ko dara, ja, bet cilvēku uzstājas, šovu, ja, un tas ir slikti. Es zinu konkrēts gadījums, ja, nesauksim ne uzvārdus, neko. Pieņemsim, ka šie vīri negribēja celt savu vārdu, bet Dievu vārdu. Ja? Bet šeit, ko es gribu teikt, bez Dieva mēs nespējam nekā. Bez Dieva nevar piecelties no invalīdu ratiņiem neviens invalīds. Nevar tikt dziedināt neviena slimība. Cilvēki nevar atzīt, nevar nožēlot savus grēkus bez svētā gara. Jo, kad atnāk svētais gars, tā kā man sieviņa jau pirms dievkalpojuma lūdz, ja? Ko viņš dara? Viņš uzrāda grēku. Taisnību un tiesu. Ja? Viņš uzrāda grēku. Un tad, kad atnāk svētais gars un viņš uzrāda šo grēku, ja mēs ar to neko nedaram, tad mēs tāda arī paliekam. Un nebūs arī nekāda brīnuma, nebūs nekā nebūs. Ja? Lūk, un šajā dienā, interesanti, kad šajā dienā ilgu laiku pirms tam, tad, kad Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes, viņš viņu veda pa tūkstnesi. Lūk, un nonākuši pie tādas vietas, ko sauc par Sinai kalnu, Dievs nolēma tieši šajā dienā dot viņiem baušus un svēto garu. Ja? Un tur bija Dieva vārds un bija svētais gars. Un tas notika arī tieši šajā datumā, tikai daudz gadus iepriekš. Lūk, un svētais gars izlējās tajā reizē, un visi tika, kas tur bija sapulcējušies, visi saņēma, ja tika kristīti, pagrantēti svētajā garā. Lūk, tā arī mēs, bet šeit ir vēl jautājums, interesants jautājums ir, ja, pie tā viss. Visi tika Izraēla tauta, visi viņi tika pagrantēti svētajā garā. Viņi visi saņēma Dievu vārdu, bet viņi neiegāja apsolītajā zemē. Ja? Un šeit ir tā, kad mums tiek mācīts, ka svētais gars ir ķīla, un ja ir svētais gars, tad mums ir garantija un tā tālāk. Garantija visam ir tikai Dievs. Ja mums ir pats Dievs, tad mums ir garantija. Ja? Tas nozīmē, ja mēs neesam atkrituši no viņa, ja mēs neesam atteikušies, ja mēs neesam nomielājuši, ja mēs neesam aizgājuši savu ceļu, tad viss ir kārtībā. Tad mums ir garantija. Tāpēc, ka Dievs ir tas, kurš mūs ievedīs ar savu garu apsolītajā zemē. Ja? Bet mēs nevaram saņēmuši svēto garu, aiziet no Dieva un domāt, ka viss būs kārtībā. Diemžēl tā tas nenotiek. Un tā veselīgā mācība saka, ka ja mēs turamies pie tā kunga, ja mēs nelaižam viņu vaļā, ja mēs esam stipri pieķērušies, tad viņš mūs arī ieved apsolītajā zemē, viņš mūs aizvedīs līdz galam. Ja? Bet ja mēs paši aizējam savus ceļus un negribam, ka viņš nāk mūs uzmeklē, jo Dievs viņš nepieļauj, ka mēs vienkārši tāpat aizējam. Viņš klauvēs pie mūsu sirdīm, viņš mēģinās mūs atgriezt atpakaļ pie kārējām avīm. Ja? Bet ja mēs būsim stūrgalvīgi, protams, kad ko Dievs ar stūrgalvīgu var izdarīt, ja, vai lepni, ja? Neko. Ja?
es pats zinu, es pats varu, jā, un tā tālāk, un tādu gadījumu ir daudz. Nu, lai saņemtu svēto garu, mēs runājam par spēku, mēs runājam par to, ka Dievam ir viss spēks, zīmes, brīnumi, jā, bet bez Dieva mēs šos brīnumus vai šos spēku izpausmus mēs varam nospēlēt, mēs varam varbūt emocionāli kaut ko pārdzīvot, bet bez Dieva nekā nav iespējams. Tad mums ir nepieciešams Dievs. Mums ir nepieciešams Dievs, jo ja viņš ir mūsos un viņš to dara, tad šie brīnumi arī notiek. Tad notiek visas lietas. Un man visu nedēļu skan burtiski visu nedēļu. Katru dienu man skan iekšā viens, teikums, jā, no rakstiem. Jaunu vīnu lej jaunos maisos. Jaunu vīnu lej jaunos maisos. Ādas maisi. Jaunu, ja? Viss. Un visu nedēļu man viņš skan. Un es domāju, ko es tagad nostāšos draudzes priekšām, ko es tagad teikšu, ka cilvēki nav piedzimuši no svētā gara. Tāpēc, ka jauns maiss, tas ir jauns radījums. Jauns maiss ir jauns radījums. Tikai tad, ja mēs esam jauns radījums, mēs varam pretendēt uz to, ka mūsos ieliek šo jauno vīnu, kas ir svētais gars. Vīns simbolizē svēto garu. Jaunu vīnu, jeb svēto garu, lej tikai jaunos maisos. Tikai, ja mēs esam šis jaunais radījums. Viss. Tas nozīmē, man nav, piemēram, pagrēmda svētajā garā, ja nav. Tas nozīmē, ka, ja man nav svētā gara kristība, tas nozīmē, ka man ir jāmeklē, kurā vietā, kāpēc manas attiecības ar Dievu nav tādas, ka es neesmu saņēmis svēto garu. Pie viss ir vainīgas manas attiecības ar Dievu. Ne jau Dieva attieksme pret man vai viņa attiecības. Viņa attiecības ar mani ir reglamentēts pēc viņa vārda, pēc viņa principiem. Un es gribu iesākt ar vienu raksturvietu no pravieša Iesaijas 32. nodaļas. Sāksim ar 9. pāntu, 9. 10. un pēc tam tālāk turpināsim no 14. Iesaijas 32. nodaļa, 9. un 10. pāns. Jūs, bezrūpīgās sievas, uzklausiet manus vārdus. Jūs savā pašpaļāvībā nesatricināmās meitas. Iegaumējiet labi, ko es jums saku. Bezrūpīgās sievas, bezrūpīgās meitas, sievas simbolizē draudz. Draudz domā, ka viss ir kārtībā. Viss ir kārtībā. Draudz domā, ja? Bezrūpīgā sieva. Viņš savā pašpaļāvībā ir nesatricināma, ja? Bet šeit Dievs runā uz draudzēm, ja? Ne jau uz sievietēm vai meitenēm, bet uz draudzēm. Viņš saka, pēc gada un dažām dienām jūs pašpaļāvības pilnās drebēsit, jo vīnoga ražas nebūs, neievāks arī dārza augus. Tas nozīmē, nekāds spēks nebūs, nekāda auglība nebūs. Paies noteikts laiks un nebūs vairāk nekā nebūs. Vīnoga ražas nebūs. Tad nebūs ne svētā gara pagrēmda, ne svētā gara kristība nebūs. Un nebūs spēks, nebūs auga. Kāpēc? Dievs tālāk saka, ka viņām ir jāizķepjās, ka viņām ir jānožēlo sava grēka. Visi ir pārāk paļaujušies uz sevi, paļaujušies uz vēl kaut ko, ir kaut kāda pašpārliecinātība ienākusi. Un Dievs ir atstāts. Ir atstāts novārtā attiecības ar Dievu. Un viņš domā, gan jau būs tāpatās, gan jau viss būs. Bet Dievs saka, ka nebūs. Viņš saka, ka ir jānožēlo savi grēki. Ir jāieskatās savā sirdī un ir jāatjauno attiecības ar Dievu. Pa īstam. Iet runa pa īstam. Un tālāk viņš saka no 14. pānta, jo pilis ir atstātas, pilsētas troksnis appusis, pilnas pakauni un izlūgtoņi kļuvuši par paslēptuvēm, par mitekli meža ēzeļiem un par ganībām ganāmiem pulkiem. Tas nozīmē, ka viss patiesais ir izbeidzies. Tas viss,
ko mēs it kā domājam, kad tas viss ir dzīvība, patiesībā tas viss ir tikai kā fasāde, kā kaut kāda izkārtne, patiesībā viss ir apkūs. Nav, nekā nav. Ir tāds tā kā paslēptos, mēs esam tā kā paslēpušies, mēs esam, teiksim tā, no Dieva mazliet noslēpušies, cilvēkiem priekš pārējiem mēs esam uzlikuši tādu tā kā, teiksim, fasādi, tā kā masku, ja? Un viss. 15. pāns. Līdz kamēr pār mums taps izliets gars no augšienes. Tad tūkstnesis kļūs par augļu dārzu, un dārzs būs kā mešs. Tad tiesības mājos tūkstnesī un taisnība augļu dārzā. Un taisnības auglis būs miers, un taisnības panākums, klusums un drošība mūžīgi. Mana tauta tad dzīvos miera mājās, drošos mājokļos un netraucētos mitekļos. Viss tas, respektīvi, šī te postaža, jeb šis panīkušais stāvoklis, saucat kā gribat, ja? Kaut kāda pašapmierinātība. Tas viss izbeigsies tajā brīdī, kad mēs patiesi novilksim savas, teiksim tā, drēbes, kas ir izlikšanās, kas ir kaut kāda veida, teiksim, samierināšanās ar kaut ko, kas ir aizbildināšanās un tā tālāk un tā joprojām. Mums tas viss ir jānovelk nos, mums ir jāatkailinās Dievu priekšā, mums ir jābūt atklātiem. Un tad, kad mēs būsim atklāti, kad mēs būsim novilkuši šo visu izlikšanos, pašpārliecinātību, ja, tad tiks pār mums izliets gars no augšienes. Un tas viss ir jādara līdz tam laikam šeit rakstīts, līdz kamēr pār mums taps izliets gars no augšienes. Respektīvi, kamēr Dievs pār mums neizlies svēto garu, mēs varam, varbūt tā, varbūt savādāk, vēl kaut kādā veidā, gan jau mēs kaut kā izdzīvosim, gan jau mēs kaut kā izvilksim, ja? Gan jau mēs kaut kā sasniegsim, gan jau mēs. Bet, lai tas viss būtu ar zīmēm un brīnumiem, lai mums būtu šī te pārpilnība, lai tiešām dzīvība kūsātu, ja nevis mēs būtu kaut kur paslēpušies, bet lai visi redzētu, lai apkārt redzētu, ka mūsos ir šī dzīvība, ka ir šī pārpilnība, auglība, ja? Drošība, ja? Ir jābūt svētajam garam. Bez svētā gara izliešanās neko mēs nevaram izdarīt. Ja? Mums ir nepieciešams svētais gars. Un lai mēs saņemtu svēto garu, bez patiesas iekrišanas Dievu rokās, bez patiesas atdošanās viņam nebūs svētā gara izliešanās. Es domāju par to stipri. Apostoļu darbu 2. nodaļā ir rakstīts, kādā veidā šie te vīri, kas bija atnākuši no dažādiem nogabaliem, ja, no dažādām zemēm, bija atnākuši uz Jeruzalem svinēt šos svētkus, kādā veidā viņi tika piepulcināti draudzē. Katrs no viņiem bija atnācis uz Jeruzalem ne jau ar tukšām rokām. Viņš bija atnācis ar savu upuri. Viņi bija atnākuši, lai viņi varētu upurēt Dievam kaut ko par saviem grēkiem. Bet tad, kad Pēters piecēlās un sāka runāt, sāka klauvēt pie viņa sirdīm un teikt, klausieties, šī te fasāde, ja, tas ārējais, ko jūs darat, tam nav nekādas nozīmes. Jūs patiesībā esat pienaglojuši pie krusta Jēzu Kristu nevainīgu Dieva dēlu. Lūk, ko jūs esat izdarījuši. Lūk, un tad, kad mēs saprotam, kad mēs visa fasāda, ok, jā, mēs ceļamies, mēs daram kaut kādas savas lietas, mēs atnākam uz draudzi, atnākam uz baznīcu, jā, ok, bet tās viss ir kaut kādas redzamās lietas, ārējās lietas. Ir sirdī kaut kas dziļāk, tur ir kaut kas vairāk, tur kaut kas iekšā ir vairāk.
Un tad, kad tas, kas manā sirdī un tavā sirdī, tad, kad to mēs patiesi izliejam un atdodam tam kungam, novelkam savas drēbes, izģērbjamies viņu priekšā, tad viņš mums izlies svēto garu. Un šeit mēs redzam, kā šie vīri pēc Pētera sludināšanas, kā viņi tika pieplūcināti draudzē. Tieši tas pats. Tāpēc, ka viņi saprata, kas ar viņiem patiesībā nav tā, kā vajag. Tieši tāpat šajos svētkos, ja mēs runājam par atgriešanos, ja, šajā laikā, es jau esmu to pieminējis, un mēs esam par to runājuši, bet atkal ir jauni cilvēki, ja, un mazliet viņi tā kā jāpiet papli ir, ja, Rutas grāmata, ja, šajos svētkos, jeb šajā svētku naktī tiek lasīta Rutas grāmata. Rute, Naomi, Rute un Orpa, ja, 3 galvenās personas, kas ir un Boaz, ja, 4. galvenā persona, ja, kas, teiksim, figurē šajā grāmatā, Rutas grāmatā. Un tur ir stāsts par to, kā Naomi ar 2 savām meitām un vīru aiziet tālu pasaulē, un šie ar dēliem. Tātad ar saviem dēliem un vīri aiziet pasaulē, un abi dēli apņem sešzemju sievietes, ja? Un atkal tur ir ļoti daudz līdzības, par ko mēs varam runāt un ko teikt, un tas būtu tā kā it kā, viņi apprecās, ja? Apprecās, un pēc tam apprecās ar ko, ja? Ar Moābietu un Amonietu. Moābs un Amons, jūs zināt, no kā radās Amons un Moābs, jeb šīs te tautas, no kurienes viņas radās? Viņas radās incesa rezultātā. Tad, kad meitas pārgulēja ar latu, abas divas pārgulēja ar latu, abām piedzima dēli, ja, un viens bija Moābs, otrs bija Amons. Tā radās Amons un Moābs. Teiksim tā, tautas, kuras vienmēr bija pret Izraēlu, kas bija naidā vienmēr, kas bija zem lāsta. Ja. Un Naomi ar saviem dēliem aiziet, un šie viņas dēli, viens apņem Moābietu, un otrs apņem par sievu Amonietu. Un pēc laika ap 2 nomirst. Ko tas parāda? Ko tas arī parāda? Katrs ik viens, kurš kaut kādā veidā saprecās teiksim tā, ar elkiem, ar elku dieviem, ja, no Moābu un Amonu, ja, viņš vienkārši aizies bojā. Bet nomirst arī Naomijas vīrs. Kāpēc? Tāpēc, kad viņi aizgāja, sākās bats. Viņi aizgāja meklēt pasaulē laimi. Tas nozīmē, ir kaut kāds tukšuma brīdis, tūkstneša brīdis, sausums iestājās, bats. Dievu brīnumi nenotiek vairāk tā kā kādreiz. Kādreiz bija tā, kā palūdzā notiek brīnums, tagad nekas nenotiek. Un es aizēju meklēt laimi citur, sprīdīts. Aiziet meklēt, paņem labs un iet meklēt. Ja? Lūk, un šāds sprīdīši Naomi ar vīru un saviem dēliem sprīdīši aiziet pasaulē, meklēt laimi. Varbūt tur kaut kur dabūs šo te pārtiku, varbūt tur būs beidzot kāds dievs, kas viņus pabaros. Visi aiziet bojā. Lūk, paliek Naomi ar savām 2 vedeklām, un Naomi saprot, ir jāatgriežas atpakaļ, jāiet atpakaļ. Tāpēc es dzirdēju, ka tur ir maize, tur ir pārticība, tur ir Dievs. Tāpēc, ka tur, kur ir Dievs, kur patiesībā ir Dievs, tur vienmēr ir pārticība. Kur ir Dievs, tur vienmēr ir svētība. Kur patiesībā ir Dievs, tur ir viņa spēks. Un Naomi nolēma griezties atpakaļ. Un viņš saka savām 2 vedeklām, jūs varat palikt. Divas vedeklas. Rute, Orpa. Orpa saka,
Tā. Ruta saka, Naomi, klausies, es tev iešu līdzi. Kur tu būsi, tur es būšu. Ja? Tava tauta, mana tauta, tavs Dievs, mans Dievs. Viss, es eju tev līdzi. Redz, un šeit ir divi tādi, simboli, ja mēs tā skatāmies. Divi simboli. Divas pagānu draudzes, divas sievas, divas pagānu draudzes. Viens saka, man ar to ebreju Dievu nav nekāds sakara. Ko jūs tur ebreju Dievu kaut kādu pielūdzat? Tā ir savi Dievi, viss. Un tad vai nu uzzīmē savu Jēzu, ja, kaut kādu, kurš nav ebrejs, savu Dievu, un pielūdz viņu savā augstienē, zem savu ozolu vai pie savu bērzu, es nezinu, kā nu kurš, ja. Bet otrs saka, es iešu tev līdzi. Un viņi savienojās kopā ar Naomi, kas pārstāv Izraēlu tautu, un viņas abas divas atgriežās atpakaļ svētajā zemē. Un aiziet uz Bētlēmu. Atgriežās Bētlemē. Un tas rakstīts ir, ka viņi tieši šo miežu pļaušanas laikā atgriezās Bētlemē. Bētleme, tulkojumā tas ir Beitlehem. Beit ir māja, lehem ir maize. Tātad maizes māja, tad tur, kur ir maize, tur, kur ir pārtika. Tur, kur ir Dievs. Tad vienmēr es atgādinu, tur, kur ir Dievs, tur ir pārticība, tur ir nodrošinājums, tur ir viņa spēks un tur ir viņa brīnumi. Un lūk, viņas atgriežās, bet visi pļauja miežus, bet arī viņām ir kaut kas vajadzīgs. Ruta ir pagāna sieviete. Pagāna sieviete simbolizē pagānu draugu. Mums pieder visu apsolījumu, Izraels ir Dieva atstāts, draudz ir jaunais Izraels un tā tālāk un tā joprojām. Tagad draudzei pieder viss, draudzei nekas nepieder. Ruta iet un lasa vārpiņas aiz pļāvējiem, aiz Boāsa pļāvējiem. Boās ir šefs, viņš ir liels priekšnieks, viņam pieder daudz lauku, viņš ir pārticis vīrs un viņam ir kalpu un kalpons. Un viņi iet un pļauj šos laukus, un Ruta staigā aiz pļāvējiem un uzlas vārpiņus, uzlas nokritušos graudiņus. Tad, kad šī te sieva Sirofeniķiete, ja, kas nāca pie Ješua, un saka, mana meita ir slima, jeb, apsēsta viņa bija. Dziedīja. Un viņš saka, es neesmu aicināts pie jums nāk, bet pie Izraēla pazudušajām avīm. Un viņš saka, es nevaru paņemt maizi bērniem un dot suņiem. Lūk, ar ko tiek salīdzināt tie, kas ir ārpus derības, tie, kas ir ārpus Izraēla. Kas nav šajā derībā ar Dievu. Viņš saka, es nevaru suņiem atdot šo maizi, kas ir bērniem. Es esmu aicināts nākt pie Izraēla pazudušajām avīm. Un šī sieva saka, man drupačīs tikai. Man tikai drupačīs. Viņa nesaka, ka man kaut kas pieder, ka man kaut kas ir. Es tagad esmu. Man drupačīs. Lūk, Ruta iet un lasa drupačīs. Viņa ir pazemīga. Viņa lasa drupačīs. Un Boās viņu ievēro. Es zinu. Man ir stāstīts par tevi. Es jau zinu. Dievs visu zina. Es zinu, kā tu attiecies pret Naomi, pret Izraēlu tautu. Es zinu, Naomi pārstāv Izraēlu tautu. Es zinu, kāda ir tava attieksme pret ebrejiem. Uzskatu, mana pārliecība, zinot šo Bībeles tēlu valodu, ka neviens antisemīts nevar dabūt svēto garu. Un viņš nekad nav dabūjis svēto garu. Tas ir fakes. Jūs man piedodiet. Nekad. Tie maldu gari visādi. Tikai tie, kas ir kopā ar Izraēlu, tikai tie, kas palīdz Izraēlam, kas dara labu, tikai tiem Dievs dos svēto garu. Tikai tiem.
Tikai tiem. Un šeit lūk Boās ievēro, un pēc kaut kāda laika, kas ir lasījuši, tie zina, ja? Rute tuvojās arvien tuvāk un tuvāk Boāsam, kamēr beigās jau viņi atrodas pie viņa kājām. Un mēs zinām šo stāstu atkal par šo sievieti, kas mazgāja Ješua kājas ar savām asarām un ar matiem viņas nožāvēja. Ja? Un viņš saka, viņi ir izvēlējusies labāko daļu. Lūk, pazemība, atrasties pie kāda kājām, tā ir ļoti liela pazemība. Tā ir zemošanās. Tas ir tavs sirds stāvoklis. Kad tu saproti, kas tu tāds esi. Un ka viss ir atkarīgs tikai no tavu kunga. Un kungs viņu uzlūko, un viņš nolēma viņu ņemt sev par sievu. Viņš nolēma viņu ņemt sev par sievu. Un viņš viņu izpērk. Boās, vārds Boās tulkojumā nozīmē izpircējs. Izpircējs. Boās ir izpircējs. Un Boās izpērk šo sievieti. Mēs arī kā draudzi, mums arī bija mūsu dieviņš. Mums bija savi elki, ar ko mēs bijām apprecējušies. Bet pienāk brīdis, kad mēs atdodam savas dzīves patiesi. Mēs atdodam savam izpircējam, savam kungam, tas, kurš par mums ir nomirs, tas, kurš par mums ir samaksājis, lai mēs būtu viņi. Lūk, un Boās izpērk Ruti, lai viņa būtu viņa sieva. Lai viņa būtu viņa sieva. Lūk, tieši tāpat arī Jēzus Kristus Ješua izpērk mūs, Viņš izpērk mūs ar savām asinīm, lai mēs piederētu viņam. Lūk, šādas līdzības. Un ja mēs neesam kā Rute, ja mēs neesam kā šie vīri, kas atnākuši bija pienest upuri, bet kas patiesi saprata, kas ir jādara, ka ne jau kaut kāda ārējās rīcības, ārējās darbības, bet kad patiesi sirds ir jādod kungam, tad viņi saņem svēto garu. Viņi saņem svēto garu un tiek piepulcināti draudzē. Lūk, mana pārliecība. Svēto garu nevar saņemt vienkārši tāpat, jebkurš, visi, ja viņš nav atdzimis no Dieva gara. Vispirms tev ir jāatdzimst. Atzimšana notiek tad, kad mēs novelkam savas maskas, novelkam savu visu pašpārliecinātību, novelkam izlikšanos, novelkam savu varēšanu un atdodamies Dievam. Un tajā brīdī viņš saka, es izliešu pār jums svēto garu, es jums izliešu garu no augšienes. Kāpēc? Tāpēc rakstīts, lai tūkstnesis kļūtu par augļu dārzu, un augļu dārzs būtu tik biezs kā mešs. Lūk. Un būs miers, būs taisnība, panākums būs drošība mūžīga, un būs spēks, būs Dieva brīnumi, būs auglība un būs ražība. Lūk tā. Ko es nepateicu? Es nezinu. Es šodien biju sagatavojis pavisam kaut ko citu, bet labi, nav svarīgi. Šodien arī svētais vakarēdienas ir. Pieminēsim svētajā vakarēdienā to, kad mūsu izpircējs Ješua, glābējs, pestītājs, ka viņš ar savu dzīvību, ar savām asinīm mūs izpirka. Atpirka no mūsu dieviem, no mūsu vecās dzīves, no nāves. Atpirka un pārcēla savā dzīvības, mūžīgās dzīvības un gaismas valstībā. Efeziešiem 5. nodaļa, no 23. pānta. Jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus, jeb Mesija ir draudzes galva.
būdams savas miesas pestītājs, izpircējs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, Ješua Mesijam, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīliet savas sievas tāpat kā Mesija ir mīlējis savu draudzi pats nododamies viņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu. Sev savu draudzi sagatavotams cienīgu, bez straipu, bez krunkas vai citu tam līdzīgu trūkumu, lai tā būtu svēta un bez vainas. Ješua ir mīlējis mūsu, jeb draudzi, tik ļoti, ka viņš pats ir nodevies viņas labā. Viņš ir samaksājis ar sevi, lai mūs izpirkt. Priekš kā izpirkt? Priekš sevis izpirkt. Sev savu draudzi sagatavotams, tātad viņš sagatavo mūs priekš sevis. Viņš mūs sagatavo priekš sevis. Saprotu? Priekš sevis. Lai cik tas nebūtu varbūt no malas liktos egoistiski, viņš mūs sagatavo priekš sevis. Lai mēs būtu cienīgi nostāties viņu priekšā, lai mēs būtu cienīgi būt par viņu līgo, par viņu sievu. Es runāju kā draudz. Lai mēs būtu cienīgi. Un tāpēc viņš arī dos svēto garu, tāpēc, ka bez svētā gara līgavai nav ne dāvanas, ne rotas, līgava neko nespēja bez svētā gara dāvanām. Tāpēc līgavai ir vajadzīgs svētais gars, svētā gara dāvanas. Bet līgavai pirms tam ir patiesi jānovalk visas savas vecās drēbes, pagānu drēbes, sauciet kā gribat. Viņas ir jānovalk, ir jāizdzirdās, lai mēs varam atdoties savam kungam. Un tad saņemt svēto garu, pagremt svētajā gadā. Un atcerieties, viņas ieradās, tātad Naomi un Rūti ieradās Betlemē miežu pļaujas sākumā. Un svētais gars, kad izlējās šavot, tad pie Izraēla draudzes tiek pievienot arī pagānu draudzes. Un viņas kļūst par vienu draudzi, Ješua līgavu. Un ja mēs gribam, lai Ješua ir mūsu izpircējs, lai Ješua būtu mans izpircējs, tavs izpircējs. Ja mēs to gribam, tad mums ir jābūt pazemīgiem. Mums jābūt pazemīgiem kā Rutei. Mēs neko neesam ienesuši šajā pasaulē. Ar ko lai mēs lepotos? Mums ir jābūt kā Rutei. Pazemīgiem kā Rutei. Tādiem mums ir jābūt. Vai arī kā šīm sievām, kurām Iesajas 32. nodaļā ir rakstīts. Jums nav ar ko lepoties. Visam jābūt ir patiesi. Lai mēs saņemtu spēku, visam ir jābūt patiesi. Un tāpēc mēs varam lūgt, lai debes Tēvs izmeklē mūsu sirdis, lai mums ir drosme atzīties, lai mums ir drosme iekrist viņu rokās, jo bieži vien, es nerunāšu par sliktējiem atkal dzīves piemēriem un tā tālāk, kad šie sliktie piemēri mums traucē iekrist Dievu rokās un atdoties viņam. Dievs mums grib labas lietas tikai labas lietas. Un mēs bieži vien baidamies, kad Dievs mūs ierobežos un kaut kas mums vairāk nebūs. Vai kaut ko atņems, kas ir ļoti mīļš. Tā nebūs. Dievs iedos labas lietas. Viss sliktais, kas būs, jeb kas ir bijis, pareizāk sakot, viss sliktais, mums no tā ir jāatsakās, lai Dievs varētu iedot šīs labās lietas. Un svētais gars, tā ir nepieciešama lieta. Tā ir ļoti nepieciešama lieta. Šī pakremta svētajā garā, tā ir vitāli svarīga, nepieciešama lieta. Tas tiešām pat kā mašīna. Ja mašīnai bāka ir tukša, tad tu nekur neaizbrauks.
to iekāpt iekšā, pasēdēt, pagrozīt mazliet stūri, paklausīties, kā starters griež, ieslēgt radio, izslēgt radio, tas arī viss. Būs degviela, brauks. Un tāpēc mums ir vajadzīga šī degviela, Dunamis, ja, super raķešu degviela, bez kuras mašīna nekustās. Un mēs katrs esam kā šī mašīna, draudz ir kā šī mašīna. Un tāpēc lūksim debes Tēvu, mīļais debes Tēvs. Kā mēs jau šodien jau no paša rīta jau lūdzam, mīļais debes Tēvs, tā arī tagad mēs nākam tavā priekšā, mīļais debes Tēvs, un sakam, ka bez tevis mēs nekā, nieka nespējam. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, lai tu izmeklē mūsu sirds. Un tu jau to esi izdarījis, Tēvs. Un tu jau esi runājis, un mēs jau zinām jau, ko tu mums katram esi teicis, mīļais debes Tēvs. Bet tāpēc dod mums spēku, dod mums apņemšanos, dod mums pieņemt šo lēmumu un izdarīt to, debes Tēvs, lai mēs varam iekrist tavās rokās, lai mēs varam atteikties no visa liekā, no visa nevajadzīgā, no visa netīrā, nešķīstā, mīļais debes Tēvs, un lai tu vari mūs pagrembēt svētajā garā. Mīļais debes Tēvs, mēs lūdzam pēc tevis, un mēs lūdzam pēc tavas klātnības, mīļais debes Tēvs. Mēs lūdzam piedošanu, piedod mums, Tēvs, piedod, mīļais debes Tēvs. Kā šie vīri, kas bija atnākuši Jeruzalemē, lai pienestu savu upuri. Tad, kad Pēters sludināja, viņi teica, ko lai darām? Un Pēters teica, nožēlojiet savus grēkus un liecieties kristīties, lai jūs saņemt svētā gara apsolījumu. Mīļais kungs, šeit mēs stāvam tavā priekšā. Un mēs lūdzam, piedod mums. Šķīstī mūsu sirds, mīļais kungs. Tīri mūs. Lai mēs, kungs, tīri nomazgāt, varam stāvēt tavā priekšā un saņemt, kungs, šo svētā gara izliešanos. Lai mēs varētu saņemt tevi, kungs. Lai mēs varam piepildīties ar tevi. Lai mēs varam, kungs, sludināt spēkā un patiesībā ar līdzējošām zīmēm un brīnumiem. Ješua vārdā. Amen. Amen. Amen.